tajā brīdī, tad, kad sieviete ieguldās attiecībās, tad viņai to vajag vairāk, un viņa ir ar to lūdzējas pozīciju. Viņa tā kā iet attiecībās no lūdzējas pozīcijas. Un tad, kad sieviete ieguldās attiecībās, tad vīrietī aizvien vairāk aug šī pārliecība, ka es esmu krasavčiks, un kā viņai ar manīm ir paveicies, un beidzot esmu atradis tādu, kura to beidzot ir sapratusi un ieraudzījusi, kā viņai ar mani ir paveicies. Tad, kad vīrietis sāk ieguldīties attiecībās, kaut vai tur aizvest tevi no punkta A līdz punktam B, kaut vai tur izmaksāt tev kaut ko, tur kafiju vai vēl kaut ko, ja? Tikko kā viņš sāk ieguldīties attiecībās, tā, ka tiešām ar saviem resursiem, ar savu laiku, ar savu uzmanību, ar savu fokusu, viņš ir attiecībās tieši ar tevi, tā viņš sāk saprast, ka tātad viņš ir ieguldījies un viņam ir žēl to pazaudēt. Un jo vairāk sieviete dod viņam iespēju ieguldīties attiecībās, jo vairāk viņam jau ir, viņam sākās tas process, kad, te es esmu sapratis, ka laikam tiešām tas ir mans, un te es pat vairs neesmu, es vairs neskaitu, es vairs nerēķinu, es vienkārši esmu iekšā tajā, un jo vairāk viņš ir tajā iekšā, jo mazāk viņš grib skatīties apkārt, kur kaut ko citu meklēt, jo te jau viņam tad sanāk, es jau te esmu daudz zaudējis. Es tagad vēl iešu kaut kur citur, kaut ko vēl ieguldīšos pa jaunu, nē, man taču rekur te ir jau tā čupiņa, kurā es guldos. Tāpēc ir vīrietim ieguldīties attiecībās. Tas ir pats svarīgākais, ļaut viņam to darīt. Nevis likt, nevis prasīt, bet ļaut. Jo problēmas sievietēm ir tieši ar to ļaušanos, ka tu domā, ka bet viņš izdarīja man, tagad ir mana kārta, ja? Bet te tu viņu izsit no sliedēm, tu viņam sajauc to. Viņam varbūt ir vajadzīgs laiks arī tiešām apdomāties,